lasījums no Marka evaņģēlija 13. nodaļas. Un viņam, Jēzum, no Dieva nama izejot, viens no viņa mācekļiem uz to sacīja: Mācītāji, lūk, kādi akmeņi tie ir un kādas ēkas. Un Jēzus atbildēja un uz to sacīja: Vai tu visas šīs lielās ēkas redzi? Tur akmens uz akmens netaps atstāts, kas netaps noplēsts. Un kad viņš sēdēja uz Eļas kalna Dieva namam pretī, tad Pēteris un Jēkabs un Jānis un Andrejs viņu jautāja atsevišķi: Saki mums, kad tas būs un kāda būs zīme, kad viss tas piepildīsies? Bet Jēzus tiem atbildēja un iesāka runāt: Pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ, jo daudzi nāks manā vārdā sacīdami: Es tas esmu, un daudzus pievils. Bet, kad jūs dzirdēsiet karjus un karju valodas, tad nebēdājieties, jo tam būs tā notikt, bet gals vēl nav klāt. Jo tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti, un vietām būs zemestrīces, badalaiki un dumpji. Tas būs grūto bēdu iesākums, bet lūkojiet jūs uz sevi pašiem, jo tie jūs nodos augstās tiesās un sinagogās, un jūs tapsit šaustīti. Manis dēļ valdnieku un ķēniņu priekšā vesti, tiem par liecību. Un prieka vēsts vispirms jāsludina visām tautām. Kad nu tie jūs vedīs, lai jūs nodotu, tad nebēdājieties iepriekš, kas jums būs jārunā, nedz apdomājieties, bet kas jums tanī pašā stundā taps dots, to runājiet, jo jūs nesat tie, kas runā, bet svētais gars. Bet tad brālis brāli nodos nāvē, un tēvs dēlu, un bērni celsies pret vecākiem, un viņus nonāvēs, un jūs tapsit ienīsti no visiem mana vārda dēļ, bet kas pastāv līdz galam, tas taps izglābts. Pirmā ķēniņu grāmata, 6. nodaļa. Un notikās 480. gadā, pēc Izraēla bērnu iziešanas no Eģiptes zemes, 4. gadā, kad Salamans valdīja pār Izraēlu, Zifa mēnesī, šis ir 2. mēnesis, tad viņš cēla tā kunga Jahves namu. Un nams, ko ķēniņš Salamans tam kungam Jahvem cēla, bija 60 olektis garumā un 20 platumā, un 30 olektis augstumā. Un pagalms nama priekšā bija 20 olektis garumā pēc nama platuma un 10 olektis platumā nama priekšā. Un viņš namam taisīja logus, kas bija vienā pusē plati un otrā šauri. Un visapkārt pie nama sienas viņš cēla piebūvi, ap nama sienām visapkārt, gan ap namu, gan ap vissvētāko vietu, un viņš taisīja sānu telpas visapkārt. Apakšējās istabu rindas platums bija 5 olektis, un vidējās platums 6 olektis, un trešās platums 7 olektis, jo viņš lika pakāpes uz ārpusi namam visapkārt, ka nevajadzēja piestiprināšanas nama sienās. Un kad nams tapa celts, tad to cēla no pilnīgi gataviem kaltiem akmeņiem, tā ka ne veseris, nec cirvis, nec cits kāds dzelzs ierocis netika dzirdēts pie nama, kad to cēla. Un durvis uz apakšējo istabu rindu bija nama labajā pusē, un pa griestām kāpnēm bija jāuzkāpj uz vidējo un no vidējās uz trešo. Tā viņš namu uzcēla un to pabeidza, un viņš noklāja namu ar ciedru baļķiem un dēļiem, un viņš cēla piebūvi ap visu namu. 5 olektis bija tās augstums, un to piestiprināja pie nama ar ciedru kokiem. Tad tā kunga Jahves vārds nāca uz Salamanu, sacīdams: Šis nams, ko tu uzcel, ja tu staigāsi manos likumos un darīsi manas tiesas un turēsi visus manus baušļus pēc tiem staigādams, tad es savu vārdu pie tevis apstiprināšu, ko es esmu runājis uz tavu tēvu Dāvidu, un es dzīvošu Izraēla bērnu vidū un neatstāšu savus Izraēla ļaudis. Tā Salamans namu uzcēla un to pabeidza. Viņš arī apsita nama sienas no iekšpuses ar ciedru dēļiem, no nama grīdas līdz griestiem viņš tās noklāja ar ciedru koku iekšpusē un apsita nama grīdu ar priežu dēļiem. Un viņš taisīja vēl 20 olektis ar ciedru dēļiem nama galā, no grīdas līdz griestiem. To viņš tur taisīja nama iekšpusē dziļumā par Dieva runāšanas vietu, par vissvētāko vietu.
un nams bija garš 40 olektis, proti Dieva nams, kas priekšā. Iekšpusē bija ciedru koki vien pie nama ar izgrieztiem bumbuļiem un izplaukušām puķēm. Viss bija no ciedra koka, tā ka neviens akmens nebija redzams. Un vissvētāko vietu dziļumā, nama iekšpusē, viņš taisīja, kur nolikt tā kunga Jahves derības šķirstu. Un vissvētākās vietas iekšpuses dziļumā bija 20 olektis garumā un 20 olektis platumā un 20 olektis augstumā, un viņš to pārvilka ar tīru zeltu, un altāru viņš apsita ar ciedru dēļiem. Un Salamans pārvilka nama iekšpusi ar tīru zeltu, un aiztaisīja ar zelta ķēdēm vissvētāko vietu dziļumā, un to pārvilka ar zeltu. Tā viņš visu namu pārvilka ar zeltu, visu namu līdz galam, un visu altāri vissvētākās vietas priekšā dziļumā viņš pārvilka ar zeltu. Un viņš taisīja vissvētākās vietas dziļumā 2 ķerubus no eļļas koka, 10 olektis augstumā. 5 olektis bija katrs ķeruba spārns, no viņa viena spārna gala līdz viņa otra spārna galam bija 10 olektis. Tāpat arī otram ķerubam bija 10 olektis. Abiem ķerubiem bija vienāds mērs un vienāds izskats. Viens ķerubs bija 10 olektis augsts, un tāpat arī otrs. Un viņš ķerubus lika nama iekštelpas vidū, un ķerubi izplēta spārnus, tā ka viena spārns sniedzās līdz vienai sienai, un otra ķeruba spārns līdz otrai sienai, bet viņu spārni nama vidū sniedzās spārns līdz spārnam. Un viņš pārvilka ķerubus ar zeltu, un viņš izrakstīja visas nama sienas visapkārt ar izgrieztiem ķerubiem un palmu kokiem un izplaukušām puķēm iekšpusē un ārpusē. Viņš pārvilka arī nama grīdu ar zeltu no iekšpuses un no ārpuses, un dziļumā vissvētākās vietas priekšā viņš taisīja durvis no eļļas koka. Durvis ar stenderēm bija sienas 5. daļa, un durvis bija 2 gabalu no eļļas koka, un viņš uz tām rakstīja izgrieztus ķerubus un palmu kokus un izplaukušas puķes, un tās pārvilka ar zeltu. Viņš pārvilka arī ķerubus un palmu kokus ar zeltu. Un Dieva nama priekšā viņš taisīja stenderis no eļļas koka, sienas 4. daļu. Un durvis bija 2 gabalu no priežu koka, tā ka ik katrai durvju pusē bija 2 dēļi, kas savās virās vērās. Un viņš tās izrakstīja ar izgrieztiem ķerubiem un palmu kokiem un izplaukušām puķēm, un pārvilka rakstus ar zelta plāksnēm. Un viņš taisīja iekšējo pagalmu no 3 rindām kaltu akmeņu, un no 1 rindas ciedru baļķu. 4. gadā, Zifa mēnesī, lika pamatu tā kunga Jahves namam, un 11. gadā, Būla mēnesī, tas ir 8. mēnesis, pabeidza namu ar visām tā daļām un ar visu tā vajadzību, un pie tā strādāja 7 gadus. Hozejas grāmata, 8. nodaļa. Liec bazūni pie savas mutes, viņš nāk kā ērglis pret tā kunga Jahves namu, tādēļ, ka tie manu derību lauzuši un no manas bauslības atkāpušies. Tad tie uz mani klieks, mans Dievs, mēs, Israels, mēs tevi pazīstam. Israels atmet labu, ienaidnieks viņu vajās. Tie ieceļ ķēniņus bez manis, tie ieceļ virsniekus, bet es tos nepazīstu. No sava sudraba un no sava zelta tie sev taisa dievekļus, lai tas top izdeldēts. Tavs ceļš, Samarija, ir riebīgs, mana dusmība pār tiem iedegusies, cik ilgi tie paliks nesodīti. Jo arī tas ir no Israēla, kalējs to ir taisījis, un tas nav nekāds dievs, tāpēc Samarijas ceļš taps par gruvešiem. Jo tie sēj vēju un pļaus auku, viņu druvas necelsies, un kas izplaukst, tas nedos miltus, un jebšu tas, ko dotu, tomēr sveši to aprīs. Israels top aprīts, tie ir starp pagāniem kā trauks, ko neviens negrib, tāpēc, ka tie skrien pie Asura kā meža ēzelis, kas atsevišķi turas. Efraims sadar mīļākos par maksu, kad tie nu nolīgst sabiedrotos starp pagāniem, tad tūlīt arī es tos sapulcināšu, un tiem drīz uzies raizes no valdnieku ķēniņa nastas, jo Efraims
ir vairojis altārus par apgrēkošanos, viņam altāri tapuši par apgrēkošanos. Es tam uzrakstīju lielu pulku savu baušļu, bet tie tapa turēti kā sveša lieta. Par upuļu dāvanu tie gan gaļu upurē un to ēd, bet tam kungam Jahvem nav labs prāts pie tiem, un viņš piemeklēs viņu noziegumus un piemeklēs viņu grēkus. Tie griežas atpakaļ uz Ēģipti, jo Izraels ir aizmirsis savu radītāju un cēlis pilis, un Jūda vairo stipras pilsētas, bet es sūtīšu uguni viņu pilsētās, tā aprīs viņu pilis.